Noteiktā brīdī tiek veikta novērtēšanas veidlapu ģenerēšana. To saviem padotajiem veids tiešais vadītājs. Automātiski tiek piedāvāts izveidot pilnu veidlapu un ir atzīmētas izvēles rūtiņas, rezultāta kritērija un ieguldījuma kritērija. Ja nav nepieciešams veidot pilno veidlapu, jānoņem atzīme no attiecīgās izvēles rūtiņas, kura sadaļa netiks iekļauta veidlapā. Tālāk novērtēšanas periods. Tur jānorāda datums no līdz kuram periodam jāvērtē padotais. Novērtēšanas veidā jāizvēlas nepieciešamā vērtība no novērtēšanas veidu klasifikātora. Nodarbinātie, kurus vērtēt, tas ir saraksts ar darbiniekiem, kuriem tiks ģenerētas veidlapas. Veidlapas var ģenerēt vienam vai vairākiem nodarbinātajiem uzreiz, bet ar vienādu periodu un novērtēšanas veidu. Kolonnā kompetences ir pieejama poga skatīt kompetences, uz kuru klikšķinot tiks atvērts attiecīgā nodarbinātā kompetenču saraksts, kas tiks iekļauts novērtēšanas veidlapā. Sarakstā redzams kompetences nosaukums, kompetences definīcija un kods. Kompetences tiek ielasītas no amatu grupas, kas piesaistīta nodarbinātajiem. Šajā sarakstā iespējams pievienot jaunas kompetences un arī dzēst. Nospiežot pogu ģenerēt veidlapu, tiek uzģenerēta veidlapa. Ja nepieciešams pārskata grafisks attēlojums, jāatzīmē pēc kura lauka grupēt un norādītajā laukā jāizvēlas vērtība. Piemēram, amatu grupa. Jāizvēlas konkrēta amatu grupa un jāatzīmē grupēt pēc šī lauka. Grafiskajā attēlā redzamas divas līknes. Spilgtā zaļā līkne attēlo amatu grupas atbalsta funkciju veicēju kopējo vērtējumu, bet pelēkā raustītā līkne attēlo normālu sadalījumu. Pamatā tiek pieņemts, ka lielākā daļa valsts pārvaldes nodarbināto veic savu darbu labi.